Tātad trešais, pamēģināsim šodien izpildīt tādu uzdevumu noteikt Loki pirmo maksājumu, datumu un summu un pēdējo maksājumu, datumu un summu. Kā mēs to darām? Pirmkārt, ja mēs padomāsim par datumu, mēs uzreiz saprotam, ka tas ir skaitlis. Tad, ja es gribu atrast pirmo datumu, man ir jāatrod vienkārši mazāko skaitli. Pie nosacījuma, ka tas ir Lokijs. Tā kā funkcijas min if nav, būs jāstrādā vien ar min. Nekas mums sanāks. Tad, kā mēs to darām? Min if funkcijas nav, tāpēc mēs apkopojam min un if. Tad es rakstu jā, un ko es šeit gribu panākt? Es gribu panākt, ka pārbaudot manas tabulas kolonu maksātājs, vai tā sakrīt ar meklēto vārdu, tiek izpildīta sekojoša darbība. Ja tas sakrīt, tad ja ir pareizais vārds, tad ievadīt atbilstošās rindas datuma vērtību. Ja nesakrīt, ja tur nav Loki, bet ir Halks vai citplanētieši vai vēl kaut kas, tad rakstam tukšumu. Es speciāli lietoju tukšumu, jo tukšums ir teksts, ko min funkcija vienkārši ignorēs, un rezultātā sanāk, ka šeit mēs iegūstam, ja mēs iezīmēsim šo te apgabalu, un nospiedīsim F9, mēs redzēsim, ka tur ir kaudze ar tukšumiem, kur man ir nevajadzīgi rādītāji, un kārtas numuri datumiem, kuri ir vajadzīgi. Un ja es tagad nospiedīšu Ctrl-Shift-Enter, es iegūšu mazāko datumu. Tas būtu pirmais datums. Tālāk, kā noteikt maksājumu? Šeit viss ir vienkārši. Pie nosacījuma, ka šī tabula nesatur atkārtotos datumus, un ja mēs to pārbaudīsim ar home, conditional formatting, highlight cell rules, duplicate values, okay, mēs redzam, ka šī tabula tiešām nesatur atkārtotās vērtības. Es varu mierīgi izmantot VLOOKUP funkciju, kas meklē šo datumu Avengers tabulā. Man nevajag norādīt kolonas, kuras tieši, man vajag visu tabulu, un vēl ir laba ziņa tāda, ka datums atrodas kreisajā kolonā. Tad man ir Avengers tabula visa, un man ir jāatrod otrā kolona. Jo tas ir, trešā kolona, tas ir summa. Un šeit es lietošu false, jebkāda droši paliek droši, kaut gan šī tabula ir sakārtota augošā secībā, tomēr man vajag konkrēti šo datumu, tāpēc es meklēju ar false, un rezultātā es atrodu to maksājumu, ko ir veicis Lokijs. Nu, un ko daram tālāk? Tālāk mums nav nekas sarežģīts. Te var paspēlēties mazliet ar dolārzīmēm, šeit iezīmēt kolonu ar dolārzīmi šādi, un Ctrl-Shift-Enter, sorry. Un šeit iezīmēt arī šo lietiņu, te neko nevajag iezīmēt. Jā. Tad ko es izdarīšu? Es vienkārši pārkopēšu šīs divas formulas tālāk, jo kas mainās šajā daļā, min mainās uz max, šādi, Ctrl-Shift-Enter, un es atrodu pēdējo maksājumu un tā datumu. Lūk šādi. Kas paliek pāri visam, ir jāuzraksta teksts, kas skan varbūt šādi. Loki maksāja and kopā sanāca kaut kas tāds. Tālāk mēs to visu vēl apskatīsim sīkāk, bet skaties, kas notiek pie šī pieraksta. Tad Loki maksāja šajā datumā, kopā sanāca
kopā sanāca šāda summa. Rezultāts, protams, būs ne tāds, kādu mēs gribējām. Ja? Jo datums netiks parādīts, tiks attēlots kārtas numurs. Ja, tad, ja mēs gribam, lai šeit parādās datums, jums ir jālieto funkcija tekst, kas dara sekojoši, pārveido šo vērtību tekstā jums vajadzīgajā formātā DD, MM, YYY. Šādi. Nu, un te vēl beigās var pielikt dolāru zīmi, lai viss skatītos skaisti. Ja, un tad mums sanāk viss tas, kā mēs gribējām, un tālāk, es domāju, problēmas nebūs.